Esiet sveicināti Latvienkrafts videobloga 2. epizodē par to, kā izšūt. Tātad, ja kādreiz ļoti sen jūs esat ar to nodarbojušies, bet esat visu pilnīgi aizmirsuši, vai arī vispār neesat nekad nodarbojušies un gribētu uzzināt, kā tas ir, nu tad, ja jums nav bail palikt atkarīgiem, varat skatīties tālāk. Ja nē, nu tad paskatīties kādu smieklīgu video tepat YouTube. Tātad, ar ko vislabāk sākt? Pirmā lieta, kas jums ļoti labi noderēs, ir šāds te žurnāls. Rokdarbu vācelīti melnie darbi. Šeit iekšā ir diezgan laba pamācība sākumā par to, kā vispār notiek izšūšana. Visi pamata dūrieni, par sākšanu, nobeigšanu, te arī materiāli ir aprakstīti, ka jums būs vajadzīgi. To es jums tūlīt arī pastāstīšu. Un rekurs sākas par to, kā ievērt adatu, tad tā adatā, kā ievērt adatā diegu, par to, kā sākt, tādi dūrieni, primitīvi rakstiņi, un kā nobeigt. Tālāk jau aiziet visādi musturi, ko varat izmēģināt, un tā tālāk. Būtībā žurnāls ir par tādu izšūšanas novirzi, bet es domāju, ka viņš ir ļoti labs tieši iesācējiem, jo šeit ir tieši parādīti visi kaut kādi tādi vieglāki musturiņi, ko var izmantot kā vingrinājums. Pat beigās ir parādīts galdauz no tiem pašiem vienkāršajiem musturiņiem un eglīšu rotājiem. Tātad, tas ir viens. Tālāk, kas jums būtu vajadzīgs, protams, ir diegi. Nu, kaut kādus lielus foršus diegus jūs uzreiz negribēsiet, protams, pirkt, bet ir tāda lieta kā papets diegi. Tie ir īpaši skolām un treniņiem ražoti diegi. Viņus ražo Ungārijā, viņiem ir diezgan plaša krāsu gāma, arī pāri 400 krāsām kaut kur. Mēs piedāvājam divus tādus komplektus ar diegiem, kur katrā ir 6 toņi iekšā. Viens ir tādi vēsāki toņi, tumšāki. Otrā ir bišķi jautrāki. Tātad, nu, kuram kādi toņi vairāk patīk, nu, tas tos var sev iegādāties, lai veiktu pirmos eksperimentus. Tātad, bez diegiem jums vajadzēs arī adatas. Mums ir tādas īpašas izšūšanas adatas. Te iekšā ir veseli 16 gabali, 3 dažādi izmēri. Būtībā viņas atšķiras vairāk pēc garuma nekā pēc platuma, tas ir biezuma, un kalpos jums ilgi un labi. Tālāk vajadzīga kvalitatīva kanva, jo visbiežāk tie, kas vēlas sākt izšūt, viņiem tā kanva, ko viņi ir nopirkuši pa lēto, izjūk, darbs vairs nesagādā nekādu prieku, nu un uz tā arī viss mēģinājums aizrauties beidzas. Šo kanvu jūs arī varat nopirkt pie mums veikalā. Tātad, lai izšūtu labi, ir vajadzīgs riņķis, kurā nostiprināt izšuvumu. Tātad, tie nāk visdažādākajos izmēros. Parasti riņķi ņem bišķi lielāku par to bildīti, ko grib izšūt, lai nevajadzētu pārlikt to kanvu un nostiept no jauna, bet ar vienu nostiepienu uzreiz izdarīt visu darbu. Tātad viņi nāk visdažādākajos izmēros. Nu, priekš treniņiem jums varbūt pietiks arī vismazākais izmērs 12,5. Nu, nevar teikt, ka viņš pēc tam nebūs noderīgs, jo, piemēram, ja jūs gribēsiet kaut kādu kartiņu pēc tam izšūt ar tiem pašiem musturiņiem, nu, laipni lūdzu. Un šis ir ļoti labs riņķis, nu, arī kalpos jums daudzus gadus. Tā kā, nu, tā nav nemaz tik dārga lieta, ka visu laiku kaut kas jāpērk, nu, izņemot varbūt materiāli, bet nopērc vienreiz riņķi un lieto visu mūžu.
Nu, tālāk ir vēl tāda praktiska lieta, ko derētu katram turēt, ir adatus pilvens. Šis konkrēti ir peles formā. Nu, ir vēl daudz dažādi. Ir bruņurupuču formā, visādi cepurīšu, kūku formās. Un ir arī šāds te dāvanu variants, ko būtībā var arī sev uzdāvināt. Šis adatus pilvens atšķirs ar to, ka viņam komplektā jau nāk tādas foršas šķērītes. Tātad viņam ir foršs dizains un kabata šķērītēm. Tātad šķērītēm arī aizsargs virsū, jo diegus jums nāksies ar laiku šņāpt nost ļoti daudz. Tīpaši, kad jūs ar šo lietu ļoti aizrausaties, nu, tāds šķērīts jums nebūs liekas. Šis ir ar rozītēm virsū, un šis ir, ja jūs varat saskatīt, ir ar zirga motīvu virsū. Nu, šitiem spilventiņiem ir daudz un dažādi motīvi virsū. Un viņi arī, kā es jau minēju, nav dārgi. Tā, nu tas būtu pamats. Tas, kas vajadzīgs izšūšanai, plus laba pamācība. Bet, ko darīt, kad jūs jau būsiet pašus pamatus apguvuši un jums tas viss būs pieriebies pilnīgi un gribēsies kaut ko tādu nopietnāku izdarīt, ko varētu arī kaut kā tādu uzdāvināt vai arī ierāmēt forši un piekārt pie sienas vai arī uz kādas pilvena uzšūt. To es jums parādīšu tulīt.